Tā. Tātad, labvakar, meitenes, paldies, kā atnācāt, kā atkal esam kopā un sanākušas. Tātad turpināsim par kāju. Kā jau es teicu, runāsim šodien par ceļu locītavu. Tāds garāks process būs, jo bišķi vairāk iedziļināsos arī produktā. Jā, jo arī tas daudz ko mūsu ceļu locītavai var palīdzēt. Tātad nākošo slaidiņu. Tātad, kas tad ir kopumā ceļu locītava un no kā viņa sastāv? Ir locītava, kas savieno augštilbu un apakštilbu. Ja, kā mēs saprotam, tas ir mūsu locītava, otrā locītava visai kājai, no apakšas ņemot, lielā locītava, ja. To veido augštilbu kalvu locītavu pauguri, kā bildē es tieši ieliku rengena bildi, lai jūs saprotat un drusciņi, kā tas ir, ja, kā mums iekšpusē druski izskatās tā locītava, kāds mūsu celīts skaistais, ja. Tātad ir šie te pauguri, ja, taisnajā augšajā bildē, kur mēs redzam, ja, taisnajā, tātad divi pauguru, ceļa kauls, tas ir pa vidu, jeb skriemels, kas ietver cisks ceturdaļu galvenā muskuļu cīpslā. Jā, tātad ir tāds tā kā skrimslīts. Locītavā atrodas skrimšļa meniski, kas izlīdzina locītavu virsmu, savstarpējo neatbilstību un krusteniskās saites, kas nostiprina locītavu. It kā nav daudz kaulu, bet īstenībā ļoti, ļoti sarežģīta. Locītava pati ir pārtraukts kaulu savienojums, kas nodrošina dažādu ķermeņa daļu, kustību saliekšanu, atliekšanu, pievilkšanos, atvilkšanos, griešanos. Tad mēs varam ar šo locītavu visu ko darīt. Rotēt gan izvai 360 grādos uz visām pusēm, ja viss ir kārtībā. Rotējās ļoti efektīgi. Tāpēc varam gan pievilkties, gan pietupties, gan piecelties, un mūsu ceļa locītava īstenībā ir ļoti, ļoti svarīga, lai mūsu visu ķermeni pieceltu, noliektu, ja, ar kājām. Ar pēdas locītavu mēs to nevaram, pēdas locītavu mums notur visu to ķermeni, bet ceļa locītava ir tā, kas mūs pieceļ, uzceļ, noliec, ja, kā arī griešanos, arī ceļa locītavai ir jāgriežās, ja mēs griežamies. Tātad locītava iedala vienkāršajās locītavās, kur ir divi kauli, un saliektajās locītavās tātad ir 3 kauli. Jā, tātad redz šajā bildē tādi ir, varam redzēt. Jā, kustības iespējas locītavā nosaka atbilstošu kaulu virsmu formas. Tātad, ja šīs virsmu formas mums ir gludas, mums visas locītavu ceļgalā viss strādā, saites mums nebojājas, ja ir jābūt gludām. Kaulu virsmu veido hialiskais skrimslis, kura galvenā funkcija samazināt bēres starp kauliem un amortizēt kustības. Locītavu no ārpuses apņem maņi jeb kapsulu, tātad, bet iekšējo veido locītavu, kas ir hermetiski noslēgts no apakšējās vides. Tātad ir tas tāda virsma, kura mums iekšā viss kustās, ja, mums ir jākustās ceļgalam uz visām pusēm, ja, un jābūt tām gludām viesām, un noteiktā daudzumā ir jābūt šim te šķidrumam. Tā kā es pagājušajā jums stāstīju, ka nedrīkst gaiss, jo menisks mums ir tas, kurš mums atbild par šo šķidrumu. Iekšā, lai viņš skrimslīši viss ir gludi, locītavs, lai ir gludas, kauli, lai ir gludi. Ja, menisks par to ļoti atbild, formas skrimslis, tas ir starp lielo kaulu un augštirbu kaulu ceļu locītavā. Menisks funkcija ir ceļu locītavas izlīdzināt ķermeņa svaru. Menisks ir tas, kas uztur mūsu svaru. Ne tikai mūs pieliec un noliec, ja, bet tur mūsu svaru. Ceļgali ir pats, es teiktu, atkal viens no galvenajām locītavām,
mūsu ķermenī, lai mūsu svaru noturētu. Viņš atbild, un menisks ir viens no tiem, ja pats galvenais īstenībā ceļgalā ir menisks, kurš, jo mums vairāk svars ir pašiem, jo viņiem ceļgalā ir lielāks lodze, un šķidrums ātrāk dalās no organisma ārā no svara. Arī no tā mums viņš dalās ārā. Ja, tad viņam tā kā vakuma pumpas. Ja jau lielāks svars ir, jo tas menisks spiež, un tas šķidrums spiežās ārā. Sāk locītavs, sāk izdalīties ārā, skrimšļaudi pazūd. Un tad mums sākās celīti, griežamies un sāk sāpēt ortozes, un viss, kas pazūd, un jo kauliņš ir tuvāk, nav šī šķidruma, tad viņš kustās, grozās, rīvējās, un mums sākās deformācijas un ļoti liels sāpes, un tad mēs taisam protēzes, ja, jo viņu vairs nevar atjaunot. Šis te skrimsls izskatās, kā ar saitēm, ļoti viņas ir jāsaudzē, ja, tad vienu saišu forma, kas ir uzlikta virsū uz locītavs, ja. Tā jūs pēc tam to varēsiet pētīt, es jums varu atsevišķi šo slaidus arī aizsūtīt, kāds viņš ir, tad jūs varat paskatīties un izdomāt un papētīt, kāds te jums tas ir. Kādam ir jābūt jāsaglabājas noteiktā formā, noteiktā veidā, ja, lai šīs te saites mums nebojātos un būtu noteiktā stiprumā un daudzumā. Ja? Tātad ir priekšējās saites, aizmugurējās saites, no visām pusēm ir saites. Meniska plīsums, kas izpaužas kā asas sāpes celī, tad, kad šis te saites plīst, no pārslodzes var plīst, no traumas var plīst, ja? Ir ļoti lielas sāpes celī, ceļa pietūkums ierobežo ceļa locītavas kustību, un klikšķoša skaņa celī. Tad, kad meniskam ir problēmas, vai viņš ir saplīsis vai iekaisis, šis varētu būt arī iekaisumi, ja? Tad, kad mēs dzirdam, ka mums klakš tas celis, ja? Tad citreiz saka, nu nezinu, kas man tur notiek, krīt ārā man ceļgals vai klakšķi, ja? Tad tas ir pirmais, kas ir menisks. Nav obligāti jābūt plīsumam, bet arī pat pie iekaisuma viņš arī klakšķēs, bet ļoti pamst, celis sapamst, ja? Un sāpes, protams, ja viņš sapampums, tad viņš arī sāpēs. Visbiežāk meniska plīsuma iemesls dažādas traumas, protams, pat nokrītot, ja? Nevajag jau kādam sist vai tur kaut ko, bet var arī pagriezt, var pie sportā, skrienot, ejot, ja? Arī tā var būt. Arī var būt visādi deformācijas veidām, kas mainās meniskā, ja? Un arī raksturīgi, protams, ir vecākiem cilvēkiem, jo mūsu saites ir ļoti vājas paliek, ja? Un mēs kaut kur pat pagriežoties varam saplēst šo te menisku. Un tas ir ļoti svarīgi, jo kā pārplēš menisku, mūsu starpslāņu, starp kauliem skrimšļiem ir noteikts vakums, noteikts daudzums šī te šķidruma locītavas kustībai, un menisks viņu spiež ārā. Ja, un tad viņš pazūd. Par ko es pagājušajā stāstīju, ka nekad, ja ir tālāk stāstīšu, ka ir vajadzīgs izsūkt ūdeni, to lūdzu neļaujiet darīt. Var visādas citas darbības darīt, ja, lai neizveidot, lai vēl papildus nebūtu šī te meniska un kaulu kopumā, lai nebūtu sauss viņš vienkārši nepaliek, ja? Tātad, kādi ir 10 visbiežākie ceļgali ievainojumi un tātad, kā mēs viņus varam atrisināt? Tātad, pirmais ir, protams, vistraģiskākais, tas ir lūzums, ja, jo jebkuru kaulu ceļgalā var saplēst, salauzt, plīst arī šis tātad skrimslis, ja, jeb mūsu patela, tas kauliņš, kas mūsu ceļgalā kustās, ja, kur mēs varam pakustināt ar roku sev, ja, kad mēs to ceļgalu taustam un masējam, mēs jūtam, ka tur tāds kauliņš, tad tas ir tas skrimslis, kas satur šo te locītavu. Menisks ir starp viņu.
kaulu lūzums lielākoties tomēr ir dēļ traumām, ja lūzumi, protams, ja krītot vai kādā negadījumā esam bijuši, ja. Lūzums, protams, mēs tikai ārstējam vai no ar operācijām, vai no ar dziedējam kopā, ja tad jāliek ģipsis, jāliek un jādzīvojās, ja, un jāārstē tā, lai būtu pareizs šis te ceļgalas saaugums pareizi. Ja, jo, ja būs rumbējumi, tad arī var būt pēc tam problēmas locītavās. Tātad otrs, kas mums varētu būt, tas ir priekšējo krustveida saišu bojājumi. Tātad priekšējās saites, kas menisku satur un pašu ceļgalu, patelu satur, ja, viņu arī var saplēst, var viņu iekaisums būt, jā, ļoti bieži ir tas, kad ir sportisti, tie, kas ļoti ātri iet, skrien, lielāko daļu, jo, protams, pie slodzēm, ja, tātad, vai arī traģiski mēs nokrītam, jau avārijā ciešam, jā, bet, lielāko daļu ir saites tās, kas pārplēš ar lielu pārslodzi, vai nepareizi, piemēram, pagriežam to kāju un pārplēš saites. Futbolu spēlējot, viņš iesit tā, kad pagriežās kāja, ja, un ceļgalā pārplīst saites. Tā arī var būt šīs te saites. Tātad ir tikai var viņus nosiet vai operēt. Izmežģījums, ceļgala izmežģījums. Nākošais ir tātad kaulu galos virzoties, viņus izgriež viņu ārā, ja, tātad izmežģīt ceļgalu. Arī vecumā var būt vecākiem cilvēkiem, kad pātru ejam, vai šīs te saites ir ļoti locītavas vārgas, mēs kaut kā pagriežam to kāju un viņš mums izmežģās, izkrītas celis ārā. Tas būs izmežģījums, ja? Un kopā saistīti ir vairāki kaulu, kuri var būt pēc tam no izmežģījuma var rasties arī tātad deformācijas, ja viņu nepareizi ārstē. Kā es teicu, tas ir meniska plīsums, runājot par menisku, ja, tātad skrimslīts ir pārplēsts augšstilba un apakšstilba kauliem, kas veido ceļgalu locītavu. Tad tā ir tā pati patela, ja, tas virsējais kauliņš, viņu var pārplēst. Krītot, viss ir saistīts, ceļgalam ir faktiski saistīts, viss ir ar traumām. Tātad, jā, vai nu sasitot, vai nokrītot, vai pagriežot, jā, viss ir it kā, no kā viņš rodās, ir pamata elementi. Protams, arī meniskā var būt arī, protams, arī no vecuma. Ja kauli švaki, viņš pārplīst. Tad ir būrsīts, gļots somiņas iekaisums, tas ir tas, par ko es runāju, iekšā šis te gļotas starp menisku un kauliem un pašu locītavu, mums ir tāda somiņa, kur ir tas šķidrums. Iekšā, kas mums groza un kas, lai viņš turās un lai viņš tur neberzējas viens gar otru. Nevis skrimšļi arī, bet ir šīs te gļotas, jā, un viņš var iekaist, var viņš bojāties, un to sauc par bursītu. Ja? Un tātad pietūkst kāja, un jābūt ir noteikti miera stāvoklī, nedrīkst kustināt šo te locītavu, un ir pret sāpēm ar saitēm vajag nosiet, ja? Un kā šeit rakstīts ir, kad var vilkt ārā šķidrumu atsūšanu, vai ar medikamentiem atjauno šo te šķidrumu, noņem šo iekaisumu, bet es jums ļoti to, kā jūs teicu, pagājušajā reizi ļoti ieteiktu to nedarīt un neatļaut. Jo tai gļotu somiņai ir sava flora, un ja to floru mēs izbojājam ar adatu, ja izdurot ārā, īstenībā ir pierādīts, ka vēl vairāk uzsūcās un vēl vairāk piepamst kāju un vēl vairāk ir lielāks iekaisums, jo tur nedrīkst bojāt šo te, nedrīkst gaisam ieiet šajās gļotās, jo viņš tad ātrāk pat izdalīsies un ātrāk mums var rasties tātad sausa locītava ātrāk jau paliks.
Tad ir tendinīts. Tendinīts ir ceļgala kā audu iekaisums, jā, ar cīpslām, kas ir saistīts, kas tur mūsu cīpslas augšstilbu un apakšstilbu, kas ļauj mums kustēties uz priekšu un atpakaļ. Jā, ar stilbiem tas saistīts ir, jā, tātad tur var būt iekaisumi. Cīpslas mums tad ir nedrīkst pārslogot kāju, lai cīpslas mums nomierinās, jā, var ar saitēm nosiet vai elastīgo saiti, tad nedrīkst skriet, nedrīkst slēgt, nedrīkst būt slodzei, jā, vai arī tad, kad ir ļoti liels iekaisums, tad, protams, pretiekaisuma veidi, kādi mēs varam šo iekaisumu saitēm noņemt, jā, un katrā ziņā ir arī pēc tam noteikti jāiet uz kontroli pie ārstiem, jo ir jāredz, kāda šī te muskuļu, cik lielā mērā viņš ir, tāpat arī ar cīpslu plīsumiem, ja, kad ir jāredz tomēr, cik daudz viņš ir un cik ilgā laikā katram būs savādāk, kā šie te atjaunosies. Mīkstie audi var būt arī plīst, protams, iekšējie plīsumi var būt, ja, pie kauliem var plīst kopā ar muskuļiem un kauli pašiem kopā. Tātad, ja ir kaulu lūzums, tad būs arī noteikti cīpslas plīsums, ja, jo pārplēšot kaulu, pārlūstot kaulus, viss apkārt, viss sabojājas. Tātad gan var būt visi šīs te iepriekšējie nosaukumi, ja, tie var visi būt arī vienā reizē pat, ja, jo skatoties no cik lielas traumas, tad varbūt, un cīpslas ir viss apkārt, un to mēs varam atrisināt. Tad vēl ir kolitāro saišu bojājums, tas ir tās saites, kuras notur iekšā pašu ceļgalu, kur saites lielās, kas ir gar sāniem, un iekšējās saites, kas satur šo te ļoti bļodiņu ar patelu. Jā, ļoti bieži ir, protams, sportistiem, jā, kuri drusciņi tikai pagriežot vai pie kritieniem vai lielos sportos, kur ir lielas spēka pielietojumi, ja, kur ir ar kājām vai ar rokām vai boks, pieņemsim, ja, tad tur ir ļoti bieži šīs saites bojājums. Un arī šis te vienkāršais sindroms, saišu sindroms, kurš ir lielāko tieši skrējējiem. Priekšējās un aizmugurējās saišu sāpes, tas sindroms vienkārši ņemot, tā vienkārši pasakot, ja. Pārslodzes saitēm, tā dažos vārdos, jā, var teikt. Tur ir noteikti pēcsāp līdzekļi tikai un nosaitējam, ja, bet varam arī būt visu lielo saišu, bojājums. Un, protams, arī ir aizmugurējās krustaveida saišu savienojumi. Tas ir arī vēl viens saites, tur ir daudz ceļgalā, ir ļoti daudz. No sāniem, no priekšas, no aizmuguras mums ceļgals ir visvairāk, vislielākā locītava, kur no visām pusēm viņu pietur. Satur, lai viņš visādi var kustēties, lai viņš uz visām pusēm, tātad ir priekšējās, sāni un aizmugurējās. Un katrs no šīm te var būt bojāti. Tie, kas savieno kaulus savā starpā aizmugurējiem, mums cīpsla ir tāda varam paši, kur mums ir iekšējā aizmugurējā locītava, kur mēs domājam, ka tā ir tikai tāda locītava, ja? Tās ir tās saites, kas savieno kaulus kopā ar ceļgalu locītavu, ja? Un tātad tur arī var būt savainojumi, ja? Un ļoti daudz ir tieši nokrītot uz ceļiem, piemēram, uz iekšu nokrītot, ja? Tad arī mēs pārplēšam un sabojājam tās krustenīgās aizmugurējās saites. Jā, tātad viss tas ir ar negadījumiem, kā es teicu, un ar kritieniem. Tātad, kas ir jādara un
kad ir jādodās pie ārsta. Tātad, protams, pie ārsta ir jādodās pie kroniskām lietām, kad ir ļoti lielas sāpes, noteikti ir jārodās pie ārsta un jāpārbauda pie speciālistiem, tātad vai nu ķirurgs, vai nu traumatologs, drīzāk jau traumatologs ar saitēm. Ja arī ļoti spēcīgi, ka nevaram vispār pakustināt ceļgalu, jā, tad ir noteikti, ja, protams, trauma notiek, tad mēs arī ejam, tomēr taisam šo te rengenu un skatāmies, kas ir, jo ceļgalu locītavā, tā kā man bija priekšā tās ir rengena bildes, no taisnā bildi, jo tad redz, vai šie pauguri nolausti vai nav nolausti, vai, piemēram, patela ir, vai menisks pats ir pārplēsts, to visu var redzēt rengenā, jo tas ir ļoti svarīgi, ir zināt, kā tas ir, jā. Un pēc tam tad jau redz kas ir jādara. Ja nav šie te plīsumi, tad, protams, operācijas nenotiek, notiek medikamentāli, vai ar nosieti, vai uzliekam ģipsi, ja? Notiek tādā, kā tas katram pēc bojātības ir vajadzīgs. Tātad nedrīkst būt pārpūlei, ja satraumējam celi, vai pārplēšam, vai, vienalga kāda problēma mums ir, ja? Tātad ir mazāk kustībai noteikti ir jābūt, nedrīkst pārpūlēt, tātad mazāk staigāt vajadzētu, vai uz to ceļu, uz to kāju, pieņemsim, slodzi mazāk, ja. Uzreiz, ja notiek kāda trauma, tad noteikti ir augsts, kaut kas ir ledus jāpieliek klāt, ja kaut vai nokrītam, vai arī kaut vai, vienalga kāda problēma notiek, vai pagriežam šo te ceļgalu, ja. Noteikti pirmais tas ir augstums. Vienalga, ko mēs liekam klāt, bet jābūt ir ledum. Jā, lai noņemtu šīs sāpes, lai noņemtu, apturētu, pieņemsim, arī varbūt asiņošana iekšējā vai kāda, vai arī šīs te spazmas, jā, tad augstums to noņem. Tad, ja ir iekaisumi, tad, protams, medikamenti, jā, un galvenais ir tas, ka nedrīkst būt slodzei. Nosaitējam, lai ir stingrs, jā, un tad mēs dodamies pie speciālistiem. Plīsumu vai citu traumu izraisīt bojājumu var tikt novērst arī ar stiprinājumiem. Tātad vai nu uzliekam kādu korseti, vai mēs uzliekam, vai vienkārši ar elastīgo saiti mēs nosienam. Jā, un tad dodamies tālāk, un tad redz, ko tālāk darīt. Jā. Vai arī var, piemēram, piemēram, sastiepumiem vai arī iekaisumiem tikai var, nav jātaisa obligāti operācijas, bet var medikamentāls vai ar fizioterapijām. Ļoti labi, iespaidīgi ir ar fizioterapijām. Tad runāsim par profilaksi. Ko tad mēs daram, lai mēs tā tik tālu nenotiktu, ja notiek, tad lai ir stiprāki, mūsu muskuļu, mūsu saites, mūsu ceļgals. Tātad, izvairamies, protams, no traumām, ja, bet, kā notiek, tā notiek. Sportistiem ir noteikti jābūt pareizi apavi, arī mums, visiem cilvēkiem ir jābūt pareiziem apaviem. Jā, tad, ja ir augsti papēži, tad mēs ejam uzmanīgāk, jā, lai mums jādomā līdz, kas mums ir kājās, jā. Un kur mēs ejam. Tas ir pirmām kārtām. Jābūt ir, ja mēs sportojam, tad jābūt ceļgalam aizsargi. Tagad bērni gandrīz vai nelieto šos aizsargus, bet, ir kas lieto, ja priekš tam arī, kad ir skrējriteņi vai pieņemsim tur ar riteņiem, vienalga ir jābūt galvenais galvā un ceļgalos, jo tas ir viss svarīgākais locītavu, lai mūsu organisms, lai mēs turētos vispār augšā, ja? Lai saturētu mūsu ķermeni. Protams, ir arī vingrojumi, ja, ko mēs varam, lai, kā jau pagājušreiz teicu, jākustina locītavs, jāvingro, ja? Tātad fiziskās aktivitātes, lai saites būtu stiprākas un lai visu to palīdzētu ar muskuļiem, bet, protams, arī ir iekšēji. Galvenais ceļa locītavā ir proteīns, kalcijs un D vitamīns. Tātad muskuļu, saišu un kaulu veselība. Ja? Par kalciju mēs esam runājuši, par D vitamīnu mēs esam runājuši. Gribējās šodien tā kā vairāk
pār mūsu kurkumīnu, jo kurkumīns ir viens no tiem, kas ļoti daudz iekšā ir savienojums proteīnā būtu proteīns. Kurkumīns un proteīns ir vienlīdzīgi, ja, un kurkumīns ir tas, kas mums šo proteīnu palīdz veidot organismā, ja. Tātad kurkumīns mums ir daudzām vajadzībām, to tālāk es jums sīkāk stāstīšu, ja, tātad kādām visām vajadzībām mums ir galvenais arī ceļgals, ir atbildīgs par nervu sistēmu, un atbildīgs ir par ceļgals ir pats par sevi, un patela pati par sevi ir īstenībā ļoti svarīga starp vairogdziedzeri, un par vairogdziedzeri atbild šī te patela. Vairogdziedzerim mums viņš ir arī viens no labākajiem, kas mums var vairogdziedzeri normalizēt. Šeit es jums ieliku tādu raibu, to jūs pēc tam pētīsiet, kurām slimībām visām mēs varam ar kurkumīnu palīdzēt. Vēlāk tālāk uz priekšu es arī sīkāk drusku pastāstīšu, ja. Tātad kurkumīna ķīmiskais sastāvs. Ļoti sarežģīts, daudzveidīgs. Kurkumīns satur 235 savienojumus. Tātad ļoti daudz vienā ir iekšā, ja. Tur iekšā ir sapanīni, kas ļoti vajadzīgi arī ceļgalām, pitoskābes, kas ir vajadzīgs gļotām, ja, kas normalizējas, aminoskābes, 10 vairāk kā izvietojamās skābes, kurš arī vajadzīgs mūsu skrimšļiem, kuri mums ir vajadzīgi mūsu muskuļiem, ja, arī runājot tieši par ceļgalu, ja ir teanīns un triptofāns un fenitilīns, ir arī vajadzīgs mūsu saitēm, un vitamīni A, C, B1, B2, B3, PP, kurš ir skrimšļu un muskuļu normalizētājs, B4, B5, B6, B9, folijas skābe, ja, kura ir vajadzīga asinsrites cirkulācijai, ja, tikofilins, tātad E vitamīns ir, kurš ir vajadzīgs arī mūsu skrimšļaudiem un šai te cīpslu normalizācijai un šim te šķidrumam, kas mums ir vajadzīgs locītavās, ja. Tad ir iekšā taukskābes, omega 9, omega 3 un omega 6, tas ir vienā kurkumīnā, viņā pašā tik daudz viss, kas ir iekšā. Kā mikroelementi, kālijs, kalcijs, magnīs, fosfors, nātrijs, sērs, dzels, mangāns, jods, baršs, selēns un cinks. Mums ir daudz ko arī, protams, mums ir daudzos citos mikroelementos un daudz kur citur mums ir vēl klāt visi šie, un atsevišķi mēs varam vēl dzert jodu, mēs atsevišķi varam dzelzi, mums ir izveidot, ja, bet ja nav tā, tad kurkumīns ir tas, kurš dod atkal visus daudzos mikroelementus, kas mums ir vajadzīgs, gan mūsu asinīm, gan mūsu asinsvadiem, gan mūsu saitēm. Tātad, un interesantākais ir tas, ka kurkumīnā ir negaistošie savienojumi, kuri ir tādi kurmofloīdi, kuri pastāv tieši kurkumīnā. Un šie savienojumi ir patstāvīgi, viņi nemainās. Citos augos un citos ir iekšā tas, kad ir šie savienojumi, kas ir pašā auglī vai pašā dārzenī, viņi mainās. Mainās augsne, piemēram, tur ir savādāks sastāvs. Mainās ūdens, ir savādāks sastāvs. Kurkumīnam ir šie te kurkumīni, kuri nemainās, vienalga, kādā veidā viņš aug, kurā vietā viņš atrodas. Ja viņam ir šis te minimālais tie savienojumi, kuri tādi, kāds viņš ir, un tas dod to spēku. Ja, ka mums nav jābaidās, ka vai tur ir dzels tik daudz, vai citā, piemēram, augā ir tik daudz, ja, bet šeit ir tie savienojumi, kurus nemaina. Kurkumīna ārstnieciskās īpašības. Tātad, ko tad mums dara kurkumīns?
ļoti spēcīgs ir bioloģisko aktīvu vielu sastāvs. Ļoti spēcīgs, ļoti augšā procentāli. Augi satura viens no tiem pašu savienojumus, piemēram, vitamīns, minerāli, kā jau es teicu. Viss ir vienā kopumā, daudz, kā mūsu, pieņemsim, ir bez kurkumīniem, protams, ja ir mūsu spirulīna, kura ir ļoti daudz, viss kaut kas kopā, viss ir iekšā iekļauts, tā ir arī kurkumīnā, bet klāt vēl ir kurkuminīdi un turmerodi. Tās ir tādas vielas, kuras dod aktivitāti, šīm vielām dod enerģētisko aktivitāti darboties šūnās. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, kā jau zināt un atceramies, kad mūsu preparāti ir arī izveidot šūnu līmenī, ja? Šūnām viņš arī strādās, bet arī pats kurkumīns vēl vairāk dod aktivitāti, ātrāk darboties šūnā, ja? Un ir lielāks, ātrāks rezultāts. Pirmām kārtām kurkumīns mums strādā ar nervu sistēmu, jo šie kurkumīdi ir nervu šūnu atjaunotāji. Tas nekas, ka mums ir ceļgals, mēs šodien runājam, bet ceļgalā ir saites un ceļgalā ir skrimšļi. Un nervu sistēma, ja mums ir sabojājis, tad mums skrimšļi sāk dilst automātiski. Viss mums automātiski notiek. Kā jau mēs zinām, visas sistēmas automātiski strādā. Viss sastāv no nervu šūnām. Un kurkuminīdi ir tie, kas atjauno šo te nervu šūnu darbību. Tiem piemīt neparasta īpašība ražot smadzenēs skābekli. Atjauno smadzeņu šūnu un niedru šķiedras un nervu šķiedras. Tāpēc dabiskais līdzeklis mūsu ir ļoti spēcīgs arī neiroloģiskiem traucējumiem, piemēram, pie Parkinsona, Alzheimera slimībām, pie muguru smadzeņu traumām, pie insultiem. Par muguru smadzeņu traumām runāsim citreiz, bet šoreiz arī pieminēšu arī ceļgalam. Jo muguru smadzenēs, ja mums ir traumas jostas daļā, vai ir kāda cista, vai ir kaut kas tāds ar jostas daļā, mūsu ceļgals arī iespaidojas, jo josta ir ar ceļgalu kopā. Ja? Tātad tumerīdu novērš depresīvu trauksmi un uzlabo garstāvokli. Ir ļoti spēcīgs, protams, antioksidants, jo šis lielais kopums, kas mums tur ir viss kopā un ir ļoti lielā procentāli, ir 35% ir E-vitamīns, ja, tātad ļoti daudz, tātad līdz ar to ir arī antioksidants, līdz ar to, ja. Izvada procesos brīvos radikāļus, neutralizē, oksidācijā bojā šūnas un veicina slimības. Tātad slimības nevis veicina slimības, ja, lai jūs pareizi saprast, bet šo te slimību aktivitāti mazina, tā es teiktu, ja. It kā pavairo, bet viņš tai pašā laikā viņš normalizē, jo šūnas ātri atjaunojas, ja, oksidējas, mūsu šūnas normalizējas. Sirds un asinsvadu slimībām, pie diabēta, nervu sistēmām tātad nervu sistēmas traucējumiem. Antioksidanti atjauno bojātās šūnas, stimulē imunsistēmu, novērš un ārstē daudz skaitas, palēnina organismu novecošanos. Kā jau antioksidants, spēcīgā veidā. Kāpēc arī šodien es runāju par kurkumīnu, jo viņš ir jādzer rudenī. Ja? Pret iekaisumu. Tātad, ja mums ir ceļgalā saitēs iekaisumi vai cikslās ir iekaisumi, tad arī kurkumīnu mēs varam izmantot pret iekaisumu līdzeklim. Tātad, noņemot, bloķē ļoti spēcīgi un ātri iekaisumus. Noņem. Bloķē SOX1 un SOX2 tātad mediātoru sintēzi. Tā ir vēža šūnu ķēde, kas saitēs rodās un arī skrimšļos. Tāpēc es viņu arī ieliku šeit arī šo te aprakstu, jo
vēža šūnas var būt vienalga, kur, vai tā ir locītava, vai, jā, kā jau zinām. Tad arī kurkumīns ir tas, kas novērš šo te sintēzi, šo te veidošanos vienkārši sakot, jā. Iekaisumu ļoti spēcīgā un labā ātrā veidā. Noņem sāpes, pietūkumu, mazina ķermeņa temperatūru un ādas apsātumu. Tātad pie traumas mums ir efektīvs līdzeklis, ko mēs varam lietot. Tie efektīvi palīdz arī locītavu un mugurkaula slimībām. Stimulē sinovālā šķidruma veidošanās un eļošanos. Tātad kurkumīns ir tas, kas mums atjauno šo te gļotādu somiņās, atjauno šo šķidrumus no organismā, kur mums ir vajadzīgs pie berzēm, tātad, ja, pie visām locītavām, asinsvadu sintēzei, tātad asinsvadiem jākustās, lai viņi ir elastīgi, ja, tad arī kurkumīns ir tas, kas atjauno visus mūsu šķidrumus organismā. Pie hronisko orgānu iekaisumiem ļoti efektīvs, tātad arī pie neiroloģijām, pie traumām un, kā jūs teicu, pie sāpēm. Ļoti tiešām viņš ir ātrs sāpu līdzeklis. Jā, kad ir sāpes, vai nu locītavās, arī, piemēram, ir podagras, jā, kurām arī ļoti liels sāpes ir, jā, un noārda sāļu nogūsnes, tādēļ samazinot sāpes. Kā jau zināt, ka mums organismā viss nogūsnējas locītavās, viss pilnīgi, asinsvadi un locītavas. Nepareiz dzeram, nosēžās, nepareiz ēdam, nosēžās. No zālēm arī nosēžās gan uz zarnām, gan uz locītavām. Runājot par kalciju, mēs esam runājuši. Tātad jādzer nevis molekulārie, jā, molekulāros kalcijus, kas ir aptiekā, kur strādā 25%, pārējais viss nosēžās uz locītavām. Un pirmām kārtām tā ir poti, un otrām kārtām tas ir ceļgals. Kur vairāk ir starpa, tur viņš arī ieiet. Un asinsvadi, nobloķējās asinsvadi, ja? Un uz zarnu sieniņām nobloķējās liekais kalcijs vai liekais tas, kas tur ir kaut kas klāt, jo uzsūcās molekulārie tikai 25%. Ja? Ir jādzer ionizēti, tā kā mūsu produkcija. Visi mums ir šūnu līmenī, lai viņi uzreiz uzsūktos. Kaut vai kurkumīns pieņemsim, ja? Arī dzerot kurkumīnu, pieņemsim atkāpīti tāda, ja mēs dzeram kurkumīnu un lietojam pārtikā, tad bez citrona mēs viņu nelietojam, ir vajadzīgs C vitamīns, ir vajadzīgs, un viņš arī neuzsūcās, nesagramojas tik ātri, kā, piemēram, kapsula vai mūsu vienalga, ja ko mēs dzeram šķidrā veidā, ja pareizi izveidot, lai viņš strādātu mūsu organismā. Pulvera veida kurkumīns vai samalts kurkumīns, viņš neuzsūcās faktiski nemaz. Ir kaut kādi 2–5%, kas tikai kaut kur viņš uzsūcās. Tā ir tikai garšviela, ja, kura kaut ko drusciņ enerģētikai kaut ko dara. Bet, lai būtu palīdzībā kaut kādai atrisināšanai, tad viņš ir ļoti lieli jāpārstrādā, lai viņš strādātu un lai viņš darbotos organismā, jo viņam ir ļoti tie kurkuminīdi, viņi arī svaigā veidā viņi nestrādā. Un tāda līdz ar to viņš arī neuzsūcās. Parasti ēdot iekšā, ja? Viņam ļoti liels daudz vajag pektīdus un šķiedrvielas. Lai, ja tā nav organismā, un kurkumīns arī pats kā tāds, viņš arī, ja ir ar aknām, aknām ir pārslodze, kura neatīra asins, ja, protams, līdz ar to un vispārējais, tad arī kurkumīns viņš neuzsūksies. Ja? Bet, kā es saku, mūsējais uzsūcās, jo viņš ir izveidots šūnu līmenī, ja? Atceramies, un tāpēc mums strādā. Mums nav jāaizdomājas, vai viņš tur būs, vai viņš tur nebūs. Viņš būs tik daudz, cik mūsu organismam vajag. Ja? Tāpat kā mūsu kalcijs. Tā arī mūsu dārgās kapsulas. Tālāk ejam. Tātad pie migrēnas. Vārdsakot, pie visām sāpēm.
ļoti efektīvs ir arī pretaudzēji. Tātad, ja viņš aptur un normalizē šūnu sintēzi, jā, tad viņš ir, protams, arī pret audzēju komponents, jo kurkuminīdi ir tie, kas nobloķē, ja, un neizraisa nāvi. Nomāc izteiktu vēžu šūnu veidu augšanai, ja, tad viņi nomāc un neatļauj viņiem tālāk aptur un izvada no organisma ārā. Tātad, ja, un neļauj tālāk viņām attīstīties, ja, un atļauj šūnām, jaunajām veselīgajām šūnām darboties un atjaunoties. Ja viņš aptur un izvada to slikto šūnu ārā no organisma, tad jaunai vietai būs, kur darboties, jo nebūs vairs šīs sliktās šūnas. Protams, tas ir jāsaprot, kad tas nebūs viena diena darbs, ja, tas nebūs tā, ir jābūt ilgākam laikam, ja, bet tas to dara. Kurkumīns īstenībā ļoti daudz labi dara, un kurkumīns attīra asinsvadus. Attīra. Kurkumīnu var arī padzert vienkārši arī tad, kad ja ir, piemēram, biezas asins, ja, vai nevar normalizēt augstos asinsspiedienus, kad ir paaugsts un viņu nevar sanormalizēt. Tad kurkumīns arī ļauj palīdzēt šiem te, jo viņš šķidrina asins. Nu, ne tādā mērā, kad man ir prasīta tā, kad, piemēram, es kurkumīnu nevaru dzert, jo man ātri, nu, piemēram, asins tur nesarats, vai man ir pašķidrām tās asins, arī ir tādi, ja? Nē, mums nav kurkumīns, nebūs tā, ka viņš taisīs tādu asins galīgi kā ūdeni, un viņš tur nedarbosies, neredzēs. Tā nav, viņš nedara to, bet ja ir biezas asins, un ja, piemēram, asinsvadu trauslums ir, ja, tad kurkumīns ir tas, kas mums tos asinsvadus mīkstinās, ja, un atjauno šķidrums, ja, tad viņš atjauno šķidrumu. Tāpēc arī ir pie gramošanas orgāniem labi, jo viņš arī sakārto visu gramošanas sistēmu un arī zarnu pārslu attīstību, tātad atjaunošanu, zarnu pārslas atjauno, ja. Normalizē un palielina siekalu un kuņģu sulas. Nu, kā jau es teicu, visus šķidrumus, kas mums ir. Limfai vajadzīgs šķidrums, ja, kuņģu sulu normalizē, kurkumīns tiem, kam ir augsts skābe augsta, ja, tad arī kurkumīns viņš normalizēs. Kam ir gramošanas problēmas, kam ir kuņģu čūlas, kam ir, ja, tas arī viņš palīdzēs un normalizēs un noņems tos sliktumus. Stimulēs žults veidošanos tiem, kam ir bieza žults, ja, kam nestrādā, pieņemsim, aizkuņu dziedzers, kas pa lēnu strādā un neatjauno, nedara, nav pareizi sašķelšanās, tad kurkumīns palīdz to atjaunot. Ja, tad holesterīna normalizācija, ja, pie cistītiem, pie visiem iekaisumiem viņš visu to ražošanu normalizē. Aknu šūnas normalizē, kurkumīns ļoti spēcīgi tiešām var viņu arī vienkārši padzert pie tam, kā jau es teicu iepriekš, tiem, kam nav, zin, kad, piemēram, mums ir neatīrās aknas, mēs kurkumīnu vienkārši padzeram, kurš arī palīdz šūnām aknu atjaunošanai, normalizācijai, ja? Zarnu motoriku līdz ar to, ja viņš atjauno zarnu pārslas, tātad arī zarnus normalizē metabolismu, normalizē cauriju vai kolikas, piemēram, vai vienalga kādu zarnu traucējumu. Vienalga, kurkumīns ir arī tas, kas normalizē šo zarnu darbību. Kā jūs zinat, lai viss uzsūktos, lai visi vitamīni uzsūkties, mums jābūt pirmām kārtām, kam kārtībā? Zarnām, ja? Tātad, jo caur zarnām viss mums uzsūcās. Un, ja tur nav kārtībā, un tad ar nekā, tad vispirms mēs dzeram kurkumīnu priekš zarnu sakārtošanas, ja? Viņš pats zinās,
interesantākais ir tas, ka mūsu organisms zina, kur vispirms viņš jāsūta. Ja? Uz kurienu vispirms, kura sistēma mums visšvakākā un ar ko vispirms ir jāstrādā. Un tad no viena gala viņš sāk pamazām visu kopā viņš normalizēs. Kurkumīts arī, protams, kā es teicu, ja viņš mīkstina asinsvadus un atjauno mūsu šķidrumus, arī tātad būs sirds un asinsvadu sistēmām, ja? Jo, ja viņš normalizē, tad viņš arī normalizē visu šo te un profilaktizē arī mūsu šo te asins šķidrumu un asins, tātad arī nebūs, mazāk būs sirds slimības, uzlabot sirds veselību, arī holesterīns, jo kam ir augsti holesterīni, jā, tad var arī palietot un jālieto ir kurkumīns. Protams, ka zinām, cik daudz un kā. Tātad, un antiseptiķis viņš ir, jā, tad nover visas sēnītes, baktērijas, vīrusus. Atkal ir viens no tiem, kuru mēs varam kā antiseptiķi, kā baktēriju iznīcinātāji, jā, organismā. Mums ir, protams, reišī sēne, jā, kura ir ļoti spēcīga, kur dara mums šo te procesu, jā, bet ja viņa nav, tātad mēs varam arī šeit, un rudenī, starp citu, ir labāk kurkumīns, arī varam nomainīt reišī sēni, tie, kas jau patstāvīgi to dara, jā, kas dzer jau kā aizsarg līdzekli. Tad mēs varam pamainīt un varam tātad kurkumīnu mēs tieši kurkumīns zē, nevis ar ingveru, mums vēl ar ingveru, to nē. Bet šo te jārzē, tas ir spēcīgāks un tikai kurkumīns. Un nedod arī, starp citu, nekādas īpašās blakus parādības. Nu, nav redzēts, nav dzirdēts, ka kurkumīns darītu kaut kādas alerģijas vai kaut kādas problēmas. Protams, ir jābūt, kā ir rakstīts, kā es saku, tā ir jādzer, kā jau mēs esam runājuši, kad ir jābūt noteiktā daudzumā. Un, protams, arī cukuru diabēta profilaks un ārstēšana. Kurkumīns ir ļoti viens no spēcīgākajiem, kas aizkuņu dziedzeri strādā un atjauno beta šūnas, tātad aizkuņu dziedzerī. Jo arī ar ceļgalu ir saistīti, jo ceļgals atbild par aizkuņu dziedzeri. Ja, un tātad arī, ja tur ir problēmas, tad mums automātiski arī var būt ceļgalā darboties kaut kādas vainas, ja, tad vai nu deformācija, vai nu skrimšļi ātrāk izdalās, sašķeļās, ja, un izdalās no organisma, neatjaunojās aizkuņu dziedzers, šīs te šūnas nenormalizējas, līdz ar to ir holesterīns augšā, līdz ar to ir cukurs augšā, ja, glukozamīdi ir augšā, ja, bet kurkumīns ir tas, kas samazinās, ja ir augsts, protams, ja, un normalizēs. Viņš normalizē šo te, ja, un arī kurkumīns ir absorbējošs. Tātad, ko nozīmē absorbējošs? Tas nozīmē to, ka mums aiztur šo te kaitīgo vielu lietošanu, pieņemsim, toksīnus kaut kādus mēs lietojam, vai stipras zāles, piemēram, antibiotikas, ja, tad kurkumīnu mēs varam blakus papildus dzert, kurš palīdzēs normalizēt, bet nebojās ķīmiskās antibiotikas, pieņemsim, mūsu šūnas, ja, kas ir arī ļoti, ļoti svarīgi, kur, ja nu nav vajadzīgs ātrāks rezultāts, ja citi tā dara, tad iesaku arī kurkumīnu, lai normalizētu un ātrāk normalizētu imunitāti. Ļoti ātri normalizē un uzlabo imunitāti, tāpēc arī ir vajadzīgs tagad rudenī, ja, jo gan pie gripas, gan tagad ir daudz visādi vīrusi, ja mēs slimojam daudz, jā, visādus, un kurkumīns tas, kas palīdzēs ātrāk tikt atkal uz kājām, gan aizsargās, un arī kurkumīns dod enerģiju. Jā, tātad atjaunojot imunitāti mums dod enerģiju. Ļoti arī labs ir kurkumīns vīriešiem. Vīriešiem ir testosterīna līmeni normalizē un normalizē asinsriti, jo, kā jau zinat, ka vīriešiem ir ļoti svarīgi asinsriti, kapilāro darbību sevišķi, jā, tātad kurkumīns būs arī tas, kas ir tas, kas palīdz normalizēt kapilāro atteci,
Tad, ja ir problēmas ar libido, ja ir problēmas ar potenci, jā, tad arī kurkumīnu mēs varam lietot, vīrieši var lietot, lai to normalizētu. Ja? Un kopā ar zālēm, jā, arī var ar pret prostatītu. Ja? Tad vēl jau mežģās prostatītu, ja? Ja ir šāda iespēja, jo kurkumīns ir tas, kurš prostatītam būs mīnusā, ja, jo ja viņš normalizē šo te asinsvadu un kapilāru sistēmu, pareizo atteci, ja, tad arī mazāk būs pret prostatītu ar vienu kurkumīnu vienu. Un arī sievietēm normalizē hormonālo līmeni, tātad stresu, tātad, kad ir menopauze, ja, tad mēs varam arī ļoti labi viņš normalizē. Tātad arī fibroīda ārstēšanai, ja ir vajadzīgs ginekoloģiskā ārstēšana, pie menopauzes ļoti labi kurkumīns zēmums noņem karstumviļņus, ja ir tādi, ja mums ir vajadzīgs. Ja ir problēmas ar skrūtīm, ja, piemēram, ir arī, kad ir mastīti, ja, tad kurkumīns arī būs tas, kas mazina arī no tādas puses, ja, un arī pie ādas vēža attīstības. Ar ādu, jo, kā jau zinat, ja mums sakārto aknu šūnas, tad arī ādā būs normalizācija vai vispār ļoti spēcīgs pretvēžu komponents. Nu tālūk, to es šodien gribēju jums pastāstīt. Daudz un dikti, jā, varbūt ir jautājumi.